Sveiki! Mani sauc Emīls un man ir 22 gadi. Es izskatos visai normāls, vai ne? Bet zem bezrūpīgās maskas man ir 2 noslēpumi. Esmu gejs un man ir HIV. Es neesmu gatavs publiski atklāt nevienu no šiem stāstiem. Tuvākie draugi, protams, zina par manu seksuālo orientāciju, bet par HIV gan zina tikai ārsti. Savu orientāciju sapratu jau pusauģu gados, taču es neesmu no Rīgas un manā dzimtajā pilsētā nekāda atklātība nebija iespējama. Es nebiju un arī tagad neesmu nekāds pareizais. Pēc 9. klases nešauboties iestājos Profenē Rīgā, lai iegūtu brīvību no vecākiem un dzimtās pilsētas klačām. Es pilnībā izmantoju šo brīvību, atradu īstos ceļus, klubus un sabiedrību, kurā justies kā savējam. Skolu es kaut kā beidzu, atradu darbu un tagad strādāju, bet darbs noteikti nav svarīgākā lieta dzīvē. Būsim godīgi. 20 gados daudzi grib padzīvot zaļi. Es dzīvoju zaļi un neko no tā nenožēloju. Reiz ietrāpījos pasākumā, kurā bija HIV testpunkts, bez maksas, anonīmi, rezultāti 10 minūtēs, un es iegāju testa kabīnē vairāk joka pēc, tā teikt, jāizmēģina viss, ko dzīve piespēlē. Taču es tiešām negaidīju, ka dzīve piespēlēs pozitīvu HIV testu. Jā, šoks bija liels, pirmās dienas prātā šķīru cauri visus vienas nakts sakarus. Šobrīd man ir aptuvenas aizdomas, bet īsti neesmu drošs, no kura partnera es dabūju HIV. Kad attapos pēc pirmā šoka, izmantoju testpunktā iedotos kontaktus un aizgāju pie infektologa. Uzzināju, ka tik drīz vēl nemiršu. Sāku dzert zāles, bet ar HIV ir tā interesanti. Patiesībā pirmos gadus pēc inficēšanās tu jūties vesels un tad liekas stulbi dzert tās zāles. Pārstāju un sāku par to diskutēt ar savu ārsti. Teiksim tā, pat no vecākiem es nebiju dzirdējis tādu morāli, kā to izpildīja mani daktari. Un kas interesantākais, es viņai noticēju, atsāku dzert zāles un tagad turos. Mani motivē fakts, ka zāles mani padara neinfekciozu. Tātad es nevaru nevienu citu aplipināt, kā to izdarīja ar mani.